Dargie Ieva taču ir mācījusies pie slavenās Bērziņas kundzes. Iedomājieties, kas tas par godu klausīties viņas skaņdarbu. Bet Maks atkal spēlēja kā Ieva uz stīgām uz manām dvēseles stīgām. Un, protams, aizskāru mīļo Masalats un... Ko es te daudz runāšu? Ana, nāc, dārgie viesi, nāciet līdzi. Es jums parādīšu savus mājas Masalitas daļiņu. Nāciet droši iekšā. Šī ir mana zaļā istaba. Anna kojas par to man pārmet, esmu kā liels bērns, jo visu šo istabu esmu iekārtojis savā mīlestībā pēc Masalatas, jo, kā redziet, augšā ir arī kastaņi, un tos es pierunāju savu draugu Rozentālu man uzzīmēt, jo, ticiet vai ne, tas ir diezgan grūti uzzīmēt kastaņus. Un kas mums šovakar pie mums atkal ir atnākusi Lakas kundze? Nu, ļoti patīk man šeit, tik skaists dzīvoklis, tik laipna uzņemšana. Bet, brīžiem jau arī ļoti patīkam, kad var kaut ko tādu jaunu izdomāt, un tad tagad modē nāca pasjans, un man tieši iemācīja šovakar to pasjans likt, un es tā uzreiz gribēju kaut ko noskaidrot, kā tur būs, vai man nākošā gadā arī uzaicinās. Nāc, uzaicinās, es domāju, noteikti. Bet jums būs jāiemācīt ar mūsu spēlē šī spēle, jo mēs nezinām. Kā tas var būt?